Gritamin piedāvā horoskopu šovu. Labdien! Mani sauc Ilmārs, un es esmu mēdījis, kurš saņem informāciju pat taisno no zvaigznēm un nodot tālāk jau jums. Mīļie mani, es neesmu burvis, es jūsu dzīvi neizmainīšu. Es jums tikai, pateikšu, ko vairāk vai mazāk darīt. Tā ir Sofija, tā ir mana kaimiņiene, mazliet asistēs, nejaucam ar Lorēnu. Un ķeramies klāt 2012. gada horoskopu zīmēm. Sākam ar rauniem. Budžets neies kopā jau 1. janvārī. Vērši viss plus mīnus labi, dvīņi vēži nākamgad uzmanās vājas, bet ir izredzes nokļūt uz piedestāla. Jaunavām katru mēnesi priekšā jauna mīlas fronte. Svarus nesapratu, skorpiona strelnieki, biežāk būs vēlme uzturēties ārā svaigā gaisā. Mežāži un ūdensvīri, bieži, bet tādi īsi izbraucieniņi. Un zivis, ir viena zivs, kura man joprojām nav atzvanījusi jau 6. nedēļu. Viss ir atkarīgs no jums, no jūsu veselīgas attieksmes. Nākamais, saprotiet, nākamais ir pūķa gads, daudz siekalu un arī uguns. Gritamin vitamīni ir dabisks enerģijas avots, stiprina imunitāti un kavē novecošanās procesus. Gritamin – veselīgai attieksmei pret dzīvi.